Latvijas klimata un enerģētikas ministri. Kas ir ministrija? Latvijas klimata un enerģētikas ministrija ir valsts iestāde, kas atbild par klimatu, politiku un enerģētiku Latvijā. Tā tika izveidota, lai pievērstu lielāku uzmanību klimata pārmaiņām, ilgtspējai un drošai energoapgādei. Ministrijas funkcijas. Ministrijas galvenās funkcijas ir izstrādāt valsts politiku klimata un enerģētikas jomā, nodrošināt ilgtspējīgu attīstību, veicināt vidē draudzīgu dzīvesveidu un rūpēties par efektīvu enerģijas izmantošanu. Galvenie uzdevumi. Ministrijas strādā, lai samazinātu siltumnīca efekta gāzu emisijas, attīstītu atjaunojamos energoresursus, vēju, sauli un biomasu, nodrošinātu stabilu un drošu energoapgādi, samazinātu atkarību no importētās enerģijas un uzlabotu energoefektivitāti ēkās un uzņēmumos. Kā ministrija strādā? Ministrija darbojas kā politikas veidotāja un koordinētāja, izstrādā likumus un noteikumus, sadarbojas ar citām valsts iestādēm pašvaldībām, piedalās Eiropas Savienība klimats politikas veidošanā, uzrauga likumu ievērošanu, finansē projektus, piemēram, saules paneļu vai ēku siltināšanu. Ministrijas vadītājs. Ministriju vada ministrs, kurš ir galvenā atbildīgā persona par nozares attīstību. Ministra pienākumi. Nosaka ministrijas prioritātus un attīstības virzienus, pārauga likumprojektu izstrādi un virzību Saeimā, pārstāv Latviju starptautiski, tostarp Eiropas Savienības līmenī, pieņem lēmumus par budžeta sadali, koordinē sadarbību ar citām ministrijām, ministram palīdz valsts sekretārs, padomnieki un eksperti, dažādi departamenti. Ministrs atbildīgs sabiedrības priekšā par politikas rezultātiem. Pakļautās iestādes. Ministrijas pāraudzībā darbojas iestādes, kas īsteno politiku praksē. Valsts vides dienests uzrauga vides aizsardzības prasību ievērošanu, veic pārbaudes un izsniedz atļaujas. Latvijas vides investīcija fonds finansē projektus, kas saistīti ar energoefektivitāti, atjaunojamo enerģiju un vides uzlabošanu. Ministrija sadarbojas ar dažādām aģentūrām, pētniecības centriem un pašvaldībām, kas palīdz īstenot klimata un enerģētikas politiku. Tātad, kāpēc ministrija svarīga? Tā palīdz cīnīties ar klimata pārmaiņām, veicina tīrāku vidi, nodrošina drošu enerģiju iedzīvotājiem un veicina ilgtspējīgu valsts attīstību.